ja jūsu dzimšanas datos diena, mēnesis, gads kopsumā saskaitot līdz vienciparu skaitlim, jums sanāca cipars 5, tas nozīmē, ka jums patīk dažādība. Un principā jūs esat cilvēks kā skolotājs ģimenē, attiecībās. Protams, ja jūs ejat plašumā, teiksim, savā attīstībā, savās zināšanās. Šiem cilvēkiem patīk, jā, piedzīvojumi, lai ir interesanti, lai ir šī te dažādība, arī attiecībās patīk dažādība, gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Kas ir svarīgi, grūti ir šiem pieciniekiem, ja viņiem nav vēlme veidot šīs dziļās emocionālās attiecības, nav vēlme veidot ģimeni kā tādu, jo tāpēc, kad ir bailes, kad tiks ielikts kaut kādā rāmītī šis cilvēks. Tās ir bailes, kas nāk faktiski no bērnības. Un principā, ja jūs izmainat šo te savu attieksmi, šīs bailes, jūs pārveidojat par to, ka ģimene ir vērtība un jūs neizvēraties no atbildības, un jūs saprotat, ka ģimene ir kā reiz ieguvums, un jūs to pieņemat, tas nozīmē, ka jūsu dzīve, jūsu kopdzīve ir jābūt aizraujošai, rutīna jums nemaz nederēs, jums būs garlaicīgi, bet jums vis kaut kas ik pa laikam ir jāizdomā, kaut kur jādodās, kaut kādi kopīgi pasākumi, lai būtu, kas jūs vienotu un dažādotu šo kopdzīvi, jo savādāk jums attiecības nespēs noturēties nekādā, var teikt, mērā. Un, jā, no tādā veidā jūs arī saprotot sevi vai saprotot to cilvēku, kam ir šis piecinieks, jūs vienojoties ar to, kāda būs jūsu ģimenes dzīve, pasākumi, izbraukumi. Tādā veidā jūs spēsiet harmonizēt šīs attiecības un vienoties par to, kas kuram ir svarīgi, un kopīgi arī pavadīt attiecīgi šo te laiku. Ja jums ir vairāk interese, jūs, protams, varat pieteikties atsevišķas konsultāciju vai arī pieteikties uz fokus grupu, kur būs jums dota padziļināta izpēte par to, kāda ir jūsu unikālā programma, tātad par jūsu personību, par jūsu dzimtu, par jūsu naudu, spēju sevi realizēties, par attiecībām un par veselību. Mēs katrs atnākam šajā dzīvē ar savu unikālo programmu. Un tas, ko jūs tagad ieguvāt informāciju, tā ir tikai virspusēja un minimāla. Viss ir apslēpts daudz, daudz dziļāk.